fantāzijas lidojums šī izrāde. Tad, kad tu neredzi visu, tad to, ko tu neredzi, tu izdomā. Tad, kad tu izdomā tādu, kādu tu zini. Un tad, kad tu izdomā tādu, kādu tu zini, tad tas, kas notiek ar to, ko tu zini. Un tas jau tev ir interesanti. Gribot vai negribot. Man vienalga, vai tu trītarāts. Izrāde ir par pārtapšanu visdažādākajos līmeņos. Tas pirmais slānis būtu pīlēns, kas ir arī pasakā. Un tas, ka viņš beigās kļūst par gulbi, par putnu, ko visi apbrīno, tas jau ir tā ceļa vērts, ko iziet neglītais pīlēns. Tāpēc mums vecākiem ir jāiemāca saviem bērniem, ka pasaule ir laba. Jo sliktās lietas notiks pašas par sevi. Un tām ir jānotiek, jo viņām ir jāaiziet cauri. Jo no tā var veidoties bērna raksturs, bērna spēks, bērna attieksme pret dzīvi, uzskati pret pasauli. Pīlēna māte. Tas bija ļoti interesants tēls, ko vajadzēja saprast, kā mamma, ka viņa pieņem vai nepieņem savu bērnu. Un kā viņa, protams, viņu mīl un pieņem, bet kā sabiedrības uzspiesta viedokļa ietekmē viņa galu beigās tomēr atsakās no bērna, jo viņai šī vieta un status sabiedrībā ir svarīgāks. Pēc tam viņa to atkal nožēlo, tāds dinamisks stāsts. Bet izrādē iekšā ir arī runa par dzejnieku, par mākslinieku. Tiešām tas būtu ļoti daudzslāņaini, bet nevajag sabiedrēties, ka bērns nesapratīs kaut ko. Protams, tā nav izrāde, Pampers vēl nesā, ja? Es domāju, šo izrādi varētu noteikti nākt skatīties arī cilvēki bez bērniem. Šī izrāde varētu būt tā, uz kuru var saņemt drosmi nākt uz teātri vienkārši pieaudzis cilvēks paskatīties. Bet, protams, var paņemt līdzi ar kādu bērnu, ja pašam nav savu, to var aizņemties vienmēr. Ieitani mājiņā. Tur dzīvo vecenība. Viņa ir akla. Viņa ir akla. Viss mēģinājuma process gāja ļoti tādā mierā. Mēs būvējām to klucīti pa klucītim, ķieģeli pa ķieģelim, likām kopā. Šis bija intensīvs un ļoti radošs darba process. Man bija liels prieks un gandarījums gan par procesu, gan par rezultātu. Un man ir liels prieks par to, ka es esmu kopā ar tik profesionāliem kolēģiem. Jūtu arī izaugsmi sevī pēc šī darba. Galvenais, man liekas, ir tas pārdzīvojums, kas ir skatītājiem pēc izrādes, kas mēs darām savu darbu, ja, ar pilnu atdevi, lai tā būtu, lai beigās aizlidotu ar gulbiem. Tāds sajūta, ka mēs esam pienākuši lēnām, mierīgi līdz tam brīdim, un izrāde ir, man liekas, gatava, un tagad tikai viņa jānospēlē.